Labrīt, nu jau labdien! Es esmu Arīna, pārstāvu muitas un nodokļu administrēšanas studiju programmu. Personīgi pabeidzu nodokļu novirzienu. Un tad, kad es domāju, ko studēt, man bija svarīgi, lai es varu izvēlēties, ko darīt, kur strādāt, lai man ir karjeras izvēles iespējas. Lūk, un tieši šajā studiju programmā es redzēju tādu iespēju. Es varēju būt viddarbinieks, nodokļu konsultants, grāmatvede, auditors un tā tālāk un tā joprojām. Un es esmu spējusi apvienot vairākas karjeras pozīcijas, un esmu valdes loceklē Mežstrādes uzņēmumā Latgalē. Lūk, un kārtoju grāmatvedību, pārvaldu finanšu plūsmas, nodokļu plūsmas un ne tikai. Lūk, pēc savas pieredzes varu pateikt, ka cilvēki baidās no nodokļiem. Un izklausās baigi sarežģīti un nopietni, vai ne? Bet man liekas, ka tā ir superspēja, tiešām. Jo īpaši tagad visi sniegsim gada ienākumu deklarācijas. Un šajā laika posmā visvairāk saņemu jautājumus no paziņām, no draugiem, ko darīt. Pie manis vēršas kā pie speciālista. Un tad tiešām es jūtos kā supervaronis tāds neliels. Ja mēs raugamies no biznesa viedokļa, tad, kad mēs saprotam, kā strādā nodokļu sistēma, starptautiskās finanšu plūsmas un tā tālāk, protams, mums kabatā nav tikai diploms, bet gan biznesa atslēga. Lūk, pēc savas pieredzes varu pateikt, ka biznesa un finanšu pasaule mīl ekspertus, mīl tos, kuri spēj rakt dziļāk. Un ja cilvēks ar bakalaura grādu ir tas, kurš zina, kā darīt, tad cilvēks ar magistra grādu drīzāk ir tas, kurš zina kāpēc un kā izdarīt labāk nekā citi. Lūk, paralēli Mežstrādes uzņēmumā vadīšanai strādāju vēl vienā vietā. Kā jūs domājat, kur? Nav ideja, vai ne? Es strādāju RTU par pasniedzēju. Sapratu, ka nevaru bez RTU. Lūk, un man magistra grāds bija diezgan liktenīgs, jo pateicoties tam es atradu vienu no savām dzīves misijām – mācīt citus, dalīties pieredzē, zināšanās un palīdzēt. Lūk, tā kā tā, ja jūs domājat, ka bakalaura grāds ir kaut kāds beigu punkts, tad padomājiet vēlreiz, jo magistra grāds ir ne tikai diploms, tā ir iespēja atvērties jauniem zināšanām, jauniem cilvēkiem, kļūt par uzticamu speciālistu un arī mācīt citus. Un jums ir jāpiekrīt man, ka tas ir pavisam cits līmenis. Bakalaura grāds ir labs sākums, bet labākus lēmumus pieņem tie, kas zina vairāk. Paldies! Un aizmirsu pateikt vēl vienu lietu. Nākat studēt pie mums. Nedēļu ar mani neapsolu, bet dažas lekcijas noteikti gan. Paldies!